Lai savienotu Apple AirTag izsekošanas ierīci ar telefonu, izņemam no iepakojuma iekļautās lietas un atveram AirTag iepakojumu. Izņemam ierīci. Lai savienotu ierīci ar telefonu, jums būs nepieciešama Find My aplikācija. Kad aplikācija Find My ir iestatīta, mums ir jānoplēš plasmas, kas ir apkārt AirTagam, lai aktivizētu bateriju. Ja baterija ir aktivizējusies, var dzirdēt skaņu ierīcē. Jūsu telefonā uzrādīs, ka ir atrasts AirTag un piedāvās savienot, kas arī ir jādara. Jāizvēlas nosaukums, kā arī var ievadīt savu nosaukumu. Un jāturpina. Te jums jāiepazīstas ar informāciju. Un jāturpinam. Kad ierīce ir pievienota, izsekotājs ir pievienots telefonam, to jums uzrādīs jūsu Find My aplikācijā sadaļā Items. Lai pievienotu Apple AirTag izsekošanas ierīci pie jūsu dzīvnieka, ir jāpaņem komplektā esošais maisiņš. Un jāizņem tā saturs, kas ir kakla siksniņa un AirTag turētājs. AirTags ir jāievieto AirTag turētājam. Tā, lai visas maliņas būtu noslēgtas, kā piemēram. Tālāk turētājs ir jāievieto, jāpiestiprina pie dzīvnieka kakla siksniņas. Un kakla siksniņa ir jāpiesprauž pie dzīvnieka. Ja jūsu dzīvnieks atrodas jūsu telefona tūmā, tad atverot jūsu dzīvnieka nosaukto AirTagu, uzrādīsies kā nav, kas nozīmē, ka izsekotājs atrodas 10-20 metru rādījusā. Ja jūsu dzīvnieks atrodas jūsu telefona tūmā, tad jūs varat noteikt precīzu atrašanās vietu. Lai to izdarītu, jāizvēlas Find Nearby funkcija. Atverot šo funkciju, ir nepieciešams, lai būtu kamera un gaisma. Kā redzam, šobrīd uzrādās, ka izsekotājs ir tālu, bet ir izveidots savienojums, kas nozīmē, ka viņš atrodas telefona rādījusā. Pārvietojoties, ja izsekotājs parādīsies tuvāk, tad jums uzrādīsies jau precīzu aptuveno metru attālumu no jūsu telefona. Pieejot tam tuvāk, jums jau precīzi pateiks, ka viņš ir tuvu. Kā arī redzam to šajā piemērā. Ja jūsu Apple AirTag ierīce atrodas jūsu telefona tūmā, ko var noskaidrot, atverot to, un ja uzrādās nav, tad viņa atrodas tūmā, tad ir iespējams atskaņot skaņu uz ierīces, lai vieglāk to atrastu. Lai atskaņotu skaņu, ir jāspiež play sound, un jūs dzirdēsiet skaņu, kā arī ir dzirdama šajā piemērā.
Ja jūsu dzīvnieks ar savu izsekošanas ierīci nav jūsu telefona tuvumā, tad atverot Find My aplikāciju, rādīsies noteikts minūšu vai stundu skaits, cik sen bija pēdējais savienojums vai ar jūsu vai kāda cita telefonu. Ja vēlaties saņemt paziņojumu, kad jūsu dzīvnieka izsekošanas ierīce ir pietuvojusies jūsu telefonam vai kādai citai ierīcei, atveriet savu dzīvnieku Find My aplikācijā, pavelciet uz augšu izvēli, patiniet uz leju līdz Notifications un tur atzīmējiet Notify when found. Tagad jūsu telefons atsūtīs jums paziņojumu, kad tiks noskaidrota jūsu dzīvnieka atrašanās vieta. Ja jūsu dzīvnieks ir pazudis un ilgu laiku neesat saņēmuši atrašanās vietas atjaunojumus, atveriet dzīvnieka profilu Find My aplikācijā, patiniet uz leju līdz Lost AirTag un izvēlieties Show Contact Info. Te jūs varat norādīt savu kontaktinformāciju, un kad kāds pietuvosies jūsu dzīvnieka izsekošanas ierīcei, tā cilvēka telefonā tiks parādīta jūsu kontaktinformācija ar ziņu, ka šī ierīce ir pazudusi. Lai nomainītu AirTag bateriju, jums ir jānospiež ar 2 pirkstiem, katru savā sānā, un jāgriež viņš pret pulksteņa rādītāja virzienu, līdz viņš atvērsies. Šeit arī var ievietot jauno bateriju un to aizskrūvēt. Ja baterija ir ievietota veiksmīgi, jūs dzirdēsiet skaņu, kāda arī bija šajā piemērā. Lai atjaunotu Apple AirTag uz rūpnīcas iestatījumiem, jāpiekļūst baterijai, nospiežot no abām pusēm un pagriežot pret pulksteņa rādītāju virzienu. Un baterija ir jāizņem ārā, jāieliek iekšā, sagaidot skaņu, jāizņem ārā, jāieliek iekšā, sagaidot skaņu, un tā jādara aptuveni 5 reizes, līdz ievietojot bateriju, skaņa būs savādāka nekā parasti, kā šobrīd arī bija dzirdams. Tad ierīci var aizvērt vāciņu, aizskrūvējot to, un to var savienot no jauna ar telefonu.